Un jā, viņš man paaicināja to ķīmiku, un tur Eirokausā viņi spēlē. Ukrainas čempionāts, kas tajā laikā ir spēcīgs. Un tā kā ļoti liels solis uz augšu. Nu, milzīgs solis no Itālijas, tur 11 minūtēm kaut ko uz turieni. Nu jā, tas ir baigi krūti. Tur atalgojums reiz ir 3 reizes lielāks, ja? Kas liekas vispār, tāda pirmais. Beidzot. Pirmais tas tā kā, to es saprotu, zini. Bet arī stāsts. Man uz to Ukrainu jābrauc. Es biju uz Blaumaņielas, mēs tajā laikā dzīvojām. Un es reāli, vispār 0 eiro. Man liekas, eiro jau bija parādījušies. Varbūt 10. Nav. Man jābrauc, tā, kā es braukšu? Tā, es aizbraukšu turieni, man taču vajag, man vajag kaut kā to pirmo, man jau nemaksā uzreiz. Man tur vajag paēst, kaut ko padzerties, tu degvielu ieliet. Es atceros, es paņēmu, man liekas, ka Vivus vai bies no šitajiem. Ātro kredītu, man liekas, varētu būt 200 eiro vai Latvijas, es neatceros. Paņēmu tikai, lai man būtu tas pirmais, kabatā kaut kas pirmais, ar ko aizbraukt un tā kā uzsākt to dzīvošanu. Tas bija tāds, tajā laikā tā kā tu sēdi un tu domā. Tā es nospēlēju profesionāli jau kaut kādus cik gadus. Tas ir kurš gads 15? 14. Es savu izlasē lielajā spēlē 3 gadus sanāk. 9. arī bija, bet tas neskaitās, es tu pieskāros. 5 gadu izlasē. Un man jāņem kredīts, lai es brauktu spēlēt. Saprotu, vispār tā kā galvā to salies, domā, kas tas tāds vispār? Ko es daru reāli? Es esmu 2 gadus nospēlējis bez algas pa lielam, tā kā uz sapni kaut kur būt, kur es neesmu beigās. Un tas arī ir, tu vari jebkurā brīdī tā kā mentāli pateikt, man šito pietiek, es eju kaut ko darīt citu, strādāt, vienalga, da jebko. Tas arī tāds mentāls aspekts ir, kas ir jāapzinās, kad nav viss tik rožaini un skaisti, kā liekas. Nebija tādi lūzuma brīži, kad tu domāji, tiešām apsvērt? Man bija Hoeskā, tas bija 2. gadā. Man mentāli bija ļoti grūti pārslēgties vispār. Es vispār negribēju basketbolu spēlēt. Bet tā, ka vispār tu jau sāk domāt? Ka man bija nenormāli mentālas problēmas. Es nespēju vispār tik galā sev un es vispār naktīs raudāju. Man bija grūts pēc periods vispār tāds nepatīkams. Kas tā kā Bet kas to raisīja? Tas bija tieši viss basketbols? Kopā, basketbols, tur tā dzīve, viss pārējais. Nebija tas, ko tu biji iedomājies, varbūt? Jā, tu kā kaut ko citu sagaidi, tas nav. Tad tu treneris sāk kaut ko čakarēt, tad kaut ko laist, tad nelaist. Viss kopā. Tu vienkārši reāli man bija līdz šejienē viss. Bet kaut kā es tu to visu pārlauzu, paldies to ģimenei, draugiem, viss, kas man tur bija apkārt, kas tā kā man noturējuši tā ceļu. Bet jā, un tad atgriežot pie tā jautājuma, uz Ukrainu tā arī aizbrauc, jā. Tā arī es aizbraucu bez nekā, bet ar baigo motivāciju. Jo man bija tas pirmais tāds lielais līgums un gaidīju to pirmo algu un zinu, es gribu tās pirmās algas noteikti tu arī varēji apmaksāt to kredītu. Jā, tad jau man bija viss forši, jā, tad es jau biju riktīgi priecīgs un kruti, viss bija skaisti. Spēlēt pie latviešu trenera ārzemēs, tas ir citādāk nekā pie ārzemju trenera?